ko es te runāju, jums ir jāsaprot, ka tas nav vienkārši kaut kāds lētā versija, teiksim tā. Tā nav lētā versija, kāpēc cilvēki samaksājuši ar asinīm par šo evaņģelisko vēsti, par šo apostulisko mācību, kuras mēģina visādos veidos runāt. Jā, es neesmu meistars tur oratoriski, skaisti, tur tā žestikulēt un emocijas, tā, kas līst pāri, ja. Neesmu meistars, bet neatziņā, kā Pāvils, ja. Informācijā nepraši tur runāšanā, ja, bet ne atziņā. Nu, un viss tas, ko es te runāju, viņš balstās uz vēstures faktiem. Un šo te, šie padomi, par ko es arī runāšu, ja, šīs lietas, teiksim, pagājušas svētdien es runāju, ka pirms mēs lūdzam Dievu, mums ir sevi jāredz. Jo, ja tu sevi neredz, tu lūgsi Dievu augstprātīgi, patmīlīgi, ar lepnumu, un, kā mēs zinām, lepniem Dievs pretojās. Un kā var ieraudzīt sevi, es pagājušajā reizē mēģināju to, kā mācēju pastāstīt, ja? Jo tas ir svarīgi, lai paļautos uz Dievu. Tas nenozīmē, ka tu sēdi divānā un paļaujies tikai uz Dievu. Ja? Tas to nenozīmē. Mēs šodien atkal tai pašai tēmai pieskarsimies no citas skata punkta. Un mums ir mantojums, ja, ko tēvi, ja pipari, ja sauciet kā gribat, ir mums atstājuši. Un kāpēc tas ir jāņem ļoti nopietni vērā, parādīšu pāris raksturvietas. Sāksim ar pirmo raksturvietu 1. korintiešiem 11. nodaļa 1. pāns. Cenieties man pakaļ tā, kā es Kristum, ja, norāde, dzenieties man, ja, ņemiet piemēru. Tad ir raksturvieta 2. Tā, tajā pašā korintiešiem mēs varam paskatīties 15.3.1. Tur ir rakstīts, es mirstu ikdienas, jā, viņš norāda. Un varētu pateikt, pagaidi, ko tu Pāvil, te paigi ņemies, priekš kam tev tā jāņemās, mirstu ikdienas, tur ticība to nepietiek, mirsti, kaut ko tur dāries, tur cīnies, jā. Nepietiek. To Bībele parāda, nepietiek. Tad ir 1. korintiešiem 4.16. Es lūdzu jūs, ja, jūs pamācu, sekojiet manai priekšzīmei. Līdzinieties, ja ņemiet piemēru man, ja, kā es Kristu. Tā tur vajadzēja būt oriģinālos citos tekstos. Tad ir vēl viena raksturvieta. Vēstule Galatiešiem 4.12. Un 2. nodaļa 9. pāns. Labi, ar 2.9. pāntu. Vērodam to žālstību, kas man dota, Jēkabs, Keifa un Jānis, kurus uzskata par draudzes valstīm, kādā ziņā, viņi ir dievībā, ja, bija priekšzīme, ja, parādīja visiem pārējiem ticīgiem dievībā. Tas ir Galatiešiem 2.9 un Galatiešiem 4.12, kā jau es minēju. 4.12 ir rakstīts tā, un jūsu pārbaudījums, un topiet tādi, 12. pāns, un topiet tādi, kā es. Ja, Pāvils norāda, topiet kādā veidā, dievbijībā un šķīstībā. Tad skatāmies tālāk raksturvietu Filipiešiem. 3.17. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugāties uz tiem, kas tā dzīvo. Kā dzīvo? Tieši šādi dzīvo, ja? Tā kā tajā laikā pirmie kristieši dzīvoja pārtabīgi, ja, tie nobriedušie cilvēki, nobrieduši Kristu Jēzu. Ja? Redz, visu laiku ir pamudinājums, ļoti daudz raksturvietas. Tas ir tās raksturvietas, kas reāli, lasot jauno derību, tiešām lec acīs. Un 4.9 tur arī bija rakstīts. Tā, 4.9, Filipiešiem 4.9.
Un ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to dariet. Nu, mēs arī to darām. Tur tā ir rakstīts. Filipiešiem 4:9. Filipiešiem 4:9. Jā, tas iepriekš mums to nepateica. Nu, lūk, norādījums uz šo te apustulisko mācību. Un vēl kāda raksturvieta, kura jāņem vērā, Tesalonieķiešiem 3. nodaļa, 7. pants. Tur ir rakstīts tā: jūs paši zināt, kā jums jāseko, ja jālīdzinās mūsu paraugam, mūsu, nevis tikai Pāvila, bet mūsu. Mūsu, tas nozīmē, jums jāņem vērā visi šie pipari, kas ir Kristus spriedumu sasnieguši, kas dzīvoja pārdabīgu dzīvesveidu. Un šo te es norādu vienu mērķi pēc, lai mēs pievēršam lielāku uzmanību viņu atstātām pamācībām, jo viņi jau tur bija sasnieguši Kristus pilnību. Tu neesi vēl sasniedz, un tavs kaimiņš arī vēl nav sasniedz. Ja tā būtu milzīga rinda, visi gribētu uz pravietošanu, uz dziedināšanu, būtu rindas, un visa Rīga to zinātu. Visa Latvija zinātu, varbūt pat visa valdība, bet nav mums tāda tēla. Jo ticīgos pavadīs šīs zīmes un brīnumi, bet tas nav mērķis. Mērķis ir dievbijība, iemantot pazemību. Tas ir mērķis. Tad, kad mēs to, kā minimums, vismaz esam tēva līmenī, ja, tas ir atšķirīgās lietas, kas pieliekās klāteni jebkuram ticīgajam. Tu nevajag mēnešiem lūgt, lai tev Dievs dod dziedināšanas dāvanu, pravietošanas dāvanas. Jā, lūgt vajag, bet ne tādā kontekstā, ka tas būtu pats svarīgākais. Pats svarīgākais tavs dvēseles stāvoklis Dieva priekšā. Ja, šī pazemība un paļāvība un uzticēšanās Dievam. Un pirmie solīši, kā jau es pagājušais teicu, ja, mums ir jāiepazīst sevi. Jo kamēr tu neiepazīsti sevi, tavs lūkšanas viss būs augstprātīgs, lepnības pilnas, jo es taču esmu, man ir apsolījumi, ja, pirmo daļu, pirmās klasītes izņemam ārā, mēs jau gribam, tās svētības. Pa muguru negrib tā būt kā Pāvils, ja, 41, nekā tur bija 40 sitieni bez viena. Negrib tā būt pa muguru. Negrib atrauties no neticīgiem. Negrib, jo es taču esmu svētīts, ja. Tā kā, jā, mēs gribam uzreiz vecāko klases sasniegt, pirmo klasīti. Kā tu iemācīsies pacietību, līdzcietību, tie, kas tev dara pāri, kā tu viņus iemācīsies mīlēt, tad tev visu laiku iet kā smērēts. Protams, ir izņēmumu gadījumi, ja, bet ņemam vērā vēl tādu lietu, to es minēšu, šodienas dievkalpojums tieši būs, ja, cerība un paļaušanās uz Dievu, kas nenozīmē to, ka tu tikai tici viņam un kas ir vēdera divāna. Tas nozīmē, ka tu dari. Tā, ka tu paklausi viņam, tas to arī nozīmē. Un tie, kas grib dievbijīgi dzīvot, tie tiks vajāti. Pats Jēzus to teica. Baigs slūdīgi, ja šī te dzirdēt. Nepatīk. Un es taču esmu Dievu bērns. Man tagad Dievs apsvētīs, man priekš no pakais, ja. Bet, Jēzus, tur laikam bišķi pat, vajag šērpi sanāc tev, ja. Tie, kas grib dievbijīgi dzīvot, tie tiks vajāti. Bet tu jau tiec vajāts nevis tāpēc, ka tu dievbijīgi dzīvo, bet tāpēc, ka tu vēl grēkā dzīvo. Un Dievs ir spiests, ja, pielikt tev kaut ko priekšā, lai tu beidzot pakrīti un apdomājies. Lai tu beidzot negrēkot, lai tu beidzot vismaz par mūžības tēmām dzīvot. Tā tu jau sev uzskat, ka tu jau dievbijīgi dzīvo, un tāpēc es tiek vajāts, tāpēc man ir grūtības. Es domāju, ka tā nav. Jo, ja tu tiešām dzīvotu tik dievbijīgi, kad Dieva vārda dēļ tu tiec vajāts, tad jau es vēlreiz saku, tad jau būtu rinda uz tādiem cilvēkiem, jo viņiem jau izpaužās šis tēva līmenis. Bet man nav tāds tēva līmenis, bet es jau tiek vajāts. Es varu pateikt, tas ir tavu grēku dēļ, beidz grēkot un viss būs kārtībā. Grēku dēļ. Bieži vien cilvēkam ir problēmas un ciešanas, pirmkārt grēku dēļ un viss. Bet es jau negrēkoju kā tas kaimiņš, viņš te dzer un pīpē, es jau tā nē. Tiešām, ja? Atceramies, kā Pāvils, kad atnāca pie viņa ticīgie cilvēki, paši ebreji. Ko viņš tur teica? Neapgrūtiniet viņus, ne ar ko citu. Kristietības sākums var teikt, gandrīz apmēram izklausās pēc šīs raksturvietas, kas ir apustuļu darbos rakstīts, ja? Viņš saka, neapgrūtiniet viņus, ne ar ko citu. Pasakiet tikai, lai viņi atgriežās no savas netiklības. Tur jau bija ģimenes, tur pat interneta nebija. Tur nebija interneta, ja, kā tagad. Tu skaties to,
pliks stilbiņš. Kas tad pa stilbiņu? Un tad tu sāc skatīties, ja? Baigi mīlējās, liekam, romantiska filma, un tu sāc skatīties, un tu iebrauc netiklībā. Tajā laikā nebija internets. Un Pāvils saka, neapgrūtiniet, pasakiet, lai viņi tā netiklības tiek vaļā. Jo mums jau liekas netiklība uz estāns soļi, vai ne? Tie, kas nav precēti kaut kādi, ja tur mājam partners vēl kaut kā. Nē. Netiklība visu pirms ir šeit, beidz fantazēt, beidz tīksmināties. Ir smuks cilvēks, tu tīksminies. It kā vienkārši lietas, vai tiešām tur visi tādi izvirtuļi, ja, varētu teikt? Nē. Vienkārši ar šo sēgu mēs visi esam kaut kādā mērā tieši, netieši, ietekmēti. Pat tajā laikā internetu nebija un televizoru nebija. Viņi ar zīmi, tur bija daudz mākslinieku, tur baigi mācēja labi zīmēt. Mēs skatāmies iesejas, man liekas, bija rakstīts, ja, ka viņi tur tīksminājās uz tiem, kā tā mūsdienās to skaisti pasniedz, ja tā ir māksla. Sievietes skaidrs māksla. Sievietes pozīcija, kaut kā stāv tā, ja, kāja, tā un tur mati, ja, tā ir māksla. Tajā laikā tu tā noformulē. Atnāk Pāvils, atgriežaties no šitā visa. Kristietības sākums, jo tu nevari iemantot tikums, ja tu dzīvo grēkā. Tu neiemantos tikums. Labi, es varbūt ieskrējos kaut kādā mērā, bet mēs paņemsim vienu tādu lietu no šīs grāmatas, vēsturiskas grāmatas, starp citu, ja, daudz padomu, ko deva nevis Koplans vai Džoisa Maieri, bet to deva tā laika svētie. Te atkopums, ja, par garīgo dzīvi. Un kā mēs pašā sākumā lasījām, tur jau bija rakstīts, ja ņemiet no viņiem piemērus. No viņiem. Ja mēs skatāmies atklāsmes grāmatā, to pantu mēs visi noteikti jau zinām no galvas, ja, kur Dievs saka, kaut tu būtu augsts. Dievs skatās, neesi pat augsts. Vismaz karsts arī neesi. Tas tev izspļauš ārā, jo tu neesi ne augsts, ne karsts. Augsts pret pasauli, pret grēku, ja, tā ir sveitības līmenis, dievbības, ja, Kristus briedums sasnieguši, kas ir augsti pret grēku, bet deguši priekš Dievu. Labi, tu neesi tādā līmenī tā, vismaz esi karsts, ko tas nozīmē dzīvo grēku nožēlot. Cīnies ar saviem grēciņiem, maziem un lielajiem. Visu pirms ar dominējošiem tevā dzīvē. Un ja tu nezini, kā tev grēks, un tev liekas, ka tu esi tik bezgrēcīgs, tad paņemam 8 grēka mezglus. Tur ir ļoti daudz, par to mēs arī esam runājuši. Labi, sāksim. Es mēģināšu īsi, varbūt, kas sanāks. Šodienas tēma, ja, ir no tās grāmatas. Es visu laiku balstos uz šiem vēsturiskām liecībām, ko devuši tēvi. Tas, ko mēs te vairākas raksturietas, ko es jums devu, ja. Šāda līmeņa svētie. Tātad tēma cerība un paļaušanās uz Dievu. Ja to nav, to ātri aizmuks no cīņas lauka. Ja tev nav paļāvība un cerība uz Dievu, tu cīnoties ar savu grēku, ātri vien aizmuksi. Vienkārši aizmuksi no cīņas lauka. Jo tad, kad tu paļaujies uz sevi, tieši runa par šo te, ja, par grēku nožēlu, par cīņu ar savām iekārēm, tu vilsies un ienaidnieks tev sakaus. Tu būsi nospiests, nomākts, tu vilsies sevi, tu mēģināji, ko te ir ļoti elementāri. Ja kāds domā, kas tur ir, ko tu Sante ņēmies, ja, tiem saviem grēkiem, katru reizi, tu tev cits tēmas nav, nav cits tēmas. Jo, ja tev būs cits tēmas, tu vienkārši neiemantos mūžību, neiemantos Dieva valstību. Ja šī te fundamentālā lieta grēka nožēla nav tavā dzīvē, tu neiemantos Dieva valstību. Jo nekas netīrs, nešķīs Dieva valstību neiemantos, pat ja tu esi ticīgs. Tā kā Jēzus jau runāja, ja tavu roku apgrēko, ticīgs cilvēks, kā roku var apgrēkot, un tu neko ar to nedari, netik tev Dieva valstību. Kā piemērs, labi, tu mēs vienkārši paši visi izdzīvosim zinām. Lūk, un kas notiek, tad, kad tu cīnies, tu vilsies, ja tev nav paļāvība un cerība uz Dievu. Jo ar saviem spēkiem kaut kādā brīdī kritīsi. Un tad vilsies, un tu būsi sātans sarkauts. Un tad tev piegriezīsies viss, kas saistīts ar ticību. Tev viss piegriezīsies.
Kā jūs pašā sākumā teicu, ja vien tai neticīgai, kā saka, ticēt Dievam ir ļoti neizdevīgi, tāpēc, ka tad tu esi tukšs cilvēks, tad ir garlaicīgi, tad tu nevari ne tur iet, ne šeit, tu darīt to un šo nevar darīt. Jā, viņiem ir daļa taisnība. Tikai līdz tai vietai, ja viņi nepraktizē krustu dzīvi. Jo, kā jūs tev teicu, ja tu praktizē krustu dzīvi, tavu dzīvi būs dinamiska, piedzīvojumi bagāti, un nekādas garlaicības un izturēt neticīgie vai mazticīgie saka, ja ticēt Dievam, tas nebūs tavā dzīvē. Labi, tas tā es iestarpinu, jo ir daudz tiešām svarīgas lietas, kas ir jāņem vērā. Un ja mēs nepaļaujamies uz Dievu, tas nozīmē to, ka es runāju par biblisko ticību šī gadījumā, jo Dieva baušļi ir pareizi jāpild, kā Bībelē rakstīts, ja? Dieva baušļi jāpilda pareizi. Kuri baušļi? Visi jaunās derības evaņģēliskie baušļi ir jāpilda pareizi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tu cīnies ar savām iekārēm, ar tādu apziņu un domu, ka Dievs tev palīdzēs. Un sevi stiprināšanai tu vēl lūdz. Dievs palīdz man tikt galā, palīdz man paklausīt tevi. Es negribu būt pavadā savām iekārēm, kaut kādām atkarībām, kaislēm. Tev dzimst normāli bībeles lūgšana. Pa tu iet runa. Ja cilvēks nepiekrīt un domā, ka viņam vajag tikai ticēt un viss, tā nav bībeliskā ticība. Tā ir kaut kāda. Man pat gribās teikt demoniski, jo Pāvils saka, ja jums sludina kāds cits, ja jums sludina kādu citu evaņģēliju, it kā evaņģēliju, ja? Lai lāsci par to. Pāvils runāja tieši par šo evaņģēliju, kur ir cīņa un paļaušanās uz Dievu. Jo ir viegli neko nedarīt un paļauties uz Dievu. Tā jau nav problēma. Tu paņēmi kur cilvēku. Tu esi ticīgs? Jā, esmu ticīgs. Bet uz baznīcu neiet. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam neinteresē ticības lietas. Un visticamāk tādi cilvēki, visticamāk, ja, 99% viņi vienkārši nepraktizē ticību. Viņi necīnās savām iekārēm. Ar saviem greciņiem necīnās. Visticamāk, ka tas ir tas. Jo, lai paļautos un uzticētos Dievam un cerēt uz viņu, tev ir ne tikai jāizliet sev, bet arī jāpraktizē krusta dzīve. Tas nozīmē, tev jābūt darītājam, ne tikai vārda klausītājam. Lai cīnītos, ir nepieciešama paļāvība, uzticība uz Dievu. Un tas ir psalmā rakstīts. To pašu varat atšķirt. Krievu versijā tas ir, man liekas, 27. Latviešu 28. nodaļa 7. pants. Tur bija rakstīts, Dāvids iesaucās, ja, ka Dievs man palīdzēja ciešanu brīdī, palīdzēja. Tad, kad tavā vietā kāds kaut ko izdara, tā nav palīdzība. Ja tu stāv maliņā un neko pats nedari, ja? Pat starp cilvēkiem tā ir. Piemēram, Sarmīte man pasaka, ja? Vajag palīdzēt malku sakrāmēt. Tā viņa tev pat laikā nekrāmē malku. Tu izdari viņas darbu viņas vietā, ja? Tā nav palīdzība, bet ja viņa pati krāmē malku, ja? Un tur pūlās, un tu pieliec roku un palīdz, tā ir palīdzība. Un mums bieži vien kaut kā tā palīdzība saistās ar kaut ko citu, ka tavā vietā kāds kaut ko izdara. Tā nav palīdzība. Kaut kādā mērā jā, cilvēcīgi, bet bībeliskā palīdzība tad, kad tu pats dari un Dievs tev līdzdarbojās un palīdz. Un te ir tas pāns 27. latviešu versijā, 28. nodaļa psalmā 7. pāns. Tur tā ir rakstīts, palsiet tur ļoti uzmanīgi. Nelasiet tā uz ātru, palsiet tur nopietni rakstīts par šito. Kad Dievs man palīdzēja, ja es saucu un Dievs man palīdzēja. Jo nevar palīdzēt cilvēkam, kas pats neko nedara. Tā vairs nav palīdzība. Tas ir kaut kas jau cits. Tā, lai nostiprinātos ticībā un cerībā, mums palīdzēs šādi 4 punkti. Es viņus nolasīšu, mazliet pastāstīšu. Jo tad, kad mēs cīnāmies ar savu grēcīgumu un mums ir paļāvība uz Dievu, ka mums izdosies pat tad, ja nesanāk pirmās reizes, jo, kā jau saka, neatlaidība ir unikāla lieta, kad tu vienmēr sasniegsi mērķi. Ja ir tavā dzīvē neatlaidība, tu sasniegsi mērķi. Piemēram, tu gribi iemācīties kaut kādu amatu, ja?
tu neatlaidīgi tur mēģini, tev nesanāk, vienalga, kas pamatu, vai valodu iemācīties, tu mēģini jau gadiem, tev jau visi piegriezies, un visi domā, šis jau visu laiku nodarbojas ar vienu lietu, viņam tāpat nesanāk, ja? Paskatāmies visi tie zinātniskie atklājumi, kas ir. Tas jau nebija tā, šodien es izdomāju, un viss notiek. Nē, viņi tur praktizēja, nu, teiksim, tas, kas to lampiņu izdomāja, to Wolfram, ja? Cik viņam tur tie eksperimenti nebija, simtiem, ja? Tur visu laiku viņš to ņemās, un no malas liekas, ko viņš tur ņemās, laikam baigies bokseri, ja? Tas viss ir daudz vienkāršāk. Nē, neatlaidība aizved cilvēku pie mērķa, ļoti vienkārši. Tava neatlaidība, ka tu cīnies vai no ar nāves grēkiem, smēķēšanu un dzeršanu, ja? Neatlaidīgi cīnoties, tu nonāks pie mērķa. Ko Bībele saka? Tikai nevārtieties vēmekļos, nu, te domāts tajos grēkos, kuros tu krīti. Ja? Tev nesanāca iekrīt grēkā, nu labi, es tāpat es sagrēkos, un tad tu grēko līdz galam. Nē, nevārties, celies augšā, pieņem stingru lēmumu, protams, tu to nevar izdarīt, tāpēc, ka tu esi vājš, nu, grēcīgs, riebīgs un tā tālāk, ja? Un tad, kad mēs to zinām, mums ir vieglāk paļauties un lūgt palīdzību Dievam. Tad, kad tu zini savu nespēku, kad tu zini to, ka tu esi vienkārši attiecībā pret Dievu svētumu vienkārši kretīns esi, ja? Citreiz pat tos nav vajadzīgs, tu jau tāpat zini, ka tu cilvēku priekšā esi kretīns, ja? Bieži vien gadās tā, ja? Tad mēs ieraugam sevi. Mums ir sevi jāierauga. Un tad ir vieglāk paļauties uz Dievu. Jā, nesanāks, Dievs palīdz man pieņemt lēmumu, es negribu šito darīt, vai vēl kaut ko negribu. Palīdz man pieņemt lēmumu, es nevaru paņemt, ja? Un tu lūdz. Un līdz ar to 4 punkti. Tātad. Ja Dievs var visu, viņš ir varens, mēs pat dziesmas dziedam, ja? Varenais Dievs, ja? Tu visu spēcīgais vēl tāvreizē, ja? Nu, tas pēdējais pants, jo tev piedara gods, spēks un slāvu un varenību un ti. Un ja mēs to zinām, tad kāpēc mēs neticam? Jautājums, ja? Ja mēs to zinām, tad līdz ar to viņš tev ir spējīgs palīdzēt. Tu domā, ka viņš ir varens visās lietās, ar tavā problēmā viņš ir viss, ir vājš Dievs. Ja viņš uztur ar savu spēku šo zemi, gada laikus, viņš ir izskaitījis visas tavus matus un arī eglēm, visas kujas ir izskaitījis, viņš visu zina. Ja tu viņam paprasītu, viņš tev pateikt konkrēti par šo egli, kas šī pagalmā ir, ja, kaut kā tur, ne, un viņš pateikt, tur ir tieši tik daudz kujas, ja, tur ir tajā kokā tik daudz tārpiņi ir iekodušies, ja, un tā tālāk. Viņš visu zina, viņš visu var, un tava problēma, ko domā, ir tāda, kuru nevar viņš pārvarēt, tas būtu diezgan muļķīgi, ja. Tā kā mēs to saprotam, šie punkti palīdzēs mums paļauties uz Dievu, tā kā mēs zinām, ka Dievs ir varens, un tad, kad tu nevari pieņemt lēmumu stingri priekš sevis piecelties un atkal paklausīt Dievam, negrēkot, tad, kad tu šito visu saproti, tad tev, es domāju, tas dos lielāku tādu dopingu, lielāku uzmundrinājumu. Ja Dievs ir tik varens, kāpēc viņš nevarētu palīdzēt, kāpēc tev vajag izvairīties lūgt palīdzību? Galu galā tas ir Dievs ir ieinteresēts pie tavas dvēseles, lai tu brīvprātīgi, paļaujoties uz viņu, paklausītu Dievam un negrēkotu. Vēl viens punkts, nākamais. Dievs ir varens gudrībā, ja? Viņš zina visu, kā jau minēju, kas mums nepieciešams uzvarai un cīņai un pieredzē. Dievs ir gudrs, ja? Mēs zinām, lai radītu tādu mušiņu, ja? Kas ir neatlaidīgi sevišķi vasarā, tad, kad ir tāds brīdis, kad tu esi vairāk nogurs un viņi tev kaut kur riņķo, ja? Dievs radīs tādu mušiņu neatlaidīgi. Tad tas nozīmē to, ka, jā, man laikam izrodās tā jocīgi runāt, lai kādu uzjautrināt. Jā, nu tāds esmu, man patīk tā runāt. Es to apzināts ar citu daru, ja? Es tā vienmēr jocīgi runāju, bet satura ziņā informācijā es jums tiešām dodu pēles, tas, ko tēvi ir mācījuši un runājuši. Ja viņš visu to zina un ir tik gudrs, kāpēc mēs negribam uzticēties viņam tajā ziņā, ka viņš īstā brīdī, ka viņš dos tev uzvaru, jeb saprašanu, spēku, jebko, kas ir vajadzīgs priekš tavas dievbības. Kāpēc mēs negribam tam uzticēties? Ja mēs zinām, ka Dievs ir ļoti gudrs Dievs mums, ja? Jo šito visu radīt, kas mums te apkārt, tad tiešām gudrība vajadzīga. Ja mēs bērnam skatāmies, kā viņš tur radoši kaut ko tur lipina no plastelīna, mums liekas, redz, gudri viņš to rociņu tā izlipināja, ja? Gudri, ja?
Tas ir nieciņš. Dievs pat apsties, cik daudz visu, ko ir izlipinājis, kaut vai tevi uzlipinājis, ja tā rokas, kājas, tu kustās, ja tu var smieties, tu var raudāt, viss, ja tu dāba, tas riebīgais, tā muša riebīgā, ja, ar daudzām acīm un pie tam vēl tik žiprīgi un reakcija tāda, ka tu viņu nevar nosist un tā tālāk. Tā ir gudrība šito visu radīt. Un tagad mēs bieži vien negribam uzticēties Dievam. Jo mums jau liekas, ka mēs esam gudrāki par Dievu. Kāpēc Dievs tu neiejaucies tajā brīdī? Kāpēc tu nepalīdzēji? Jā, mums tāda parasti jautājumi. Dievs, tu redz, ka man ir galīgi slikti. Kāpēc tu neiejaucies? Nē, Dieva gudrība ir tāda, ka varbūt tās ir reizes, kad nav jāiejaucās, lai tu iemantotu pieredzi. Lai tu iemantotu garīgu ticības pieredzi. Citreiz tas ir vajadzīgs. Varbūt, lai tu iemantotu to, ka tu redzētu savu vajadzību pēc Dieva. Varbūt tev ir vajadzīga iemantot pazemību, paļauties uz Dievu, pat tad, ja Dievs neatbild. Jo Dievs tikai zina, viņš ir gudrs. Mums jau gribās, ka mums Dievs reiz atsūtā eņģeli, ja, pasaka, Lienīt, kur ir eņģelis, klausu Lienīt, uzplauks, ja. Nē, Dievs mums māca uz to, lai mēs iemantot ticību uz viņu. Jo ticēt ir viegli tad, kad tu redzi. Ir ticēt ir viegli tad, kad tev ir taustāms kaut kas, ja. Pieņemsim, man eņģelīts atnāk kaut kāds tāds spārnots atlidot un uzsist Lienai pa plecu, Liena, saprot, Dievs tavu lūkšanu uzklausīs un Liena atplauks. Kā eņģelis nav, tad izrādās, ka Liena pazaudēja visu ticību, paļāvību uz Dievu. Tā var gadīties. Tāpēc Dievam ir gudrība. Tā ir mana versija, iespējams, ka tur vajadzētu daudz vairāk pateikt, bet lieta ir tāda, ka tā ir Dieva gudrība, kā viņš atbildēs tev. Kādā veidā atbildēs, vai nu ar savu klusumu, vai nu tos spēku, vai nu pakārtos apstākļus, vai nu pakārtos tāds apstākļus, ka tuvākais pienāks un, es nezinu, kaut kā tā pateiks, kad kaut kas pielēc, ja? Kāds gadās. Vai muši iepodīs tev laigā, bet iepodīs muši, un tu sāc domāt, kāpēc, un redz, kur tas vajag. Dievam ir simtiem metodi, ja? Kā tev uzrunāt un kā tev palīdzēt. Tātad Dievs ir gudrs. Tas ir otrais punktiņš, ja? Iemesls, ja, šie punkti, tie svētie, viņi tā arī saka, kāpēc es pieķeros tik ļoti, ja, pie šitām tik skorpulos. Es domāju, tas ir baigi labi, ka mēs šīs lietas saprotot, mēs sakārtojam savu dvēseli tādā veidā. Ar zināšanām, ja? Ar izpratni, jo ticība nav tikai tici Dievam un staigāšu jūpotās. Nē, ticība tas ir pavisam nopietna tematika. Vēl viens punkts, trešais. Dievs zina, kurā brīdī palīdzēt. Jā. Viņš zina. Viņš tajā ir pat ļoti ieinteresēts. Viņš kā labais gans. Viņš ir gatavs atstāt 99 avis, lai tev palīdzētu. Kāda vēlme viņam ir palīdzēt tev, ļoti liela vēlme. Mēs parasti neuzticamies. Ja viņš ir gatavs atstāt visu tās 99 āvis un eņģeļus arī debesīs, lai tikai tev palīdzētu, lai pievērstu savu uzmanību uz tevis. Kāpēc es to runāju? Te ir runa par grēku atstāšanu. Jo tas, kas nav sev aizliedz un praktizēs krusta dzīvi, viņam liekas, tas ir neinteresanta tematika. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš to nav darījis. Viņš nav nevienu grēku mēģinājis atstāt. Ko to ir pagavēt, ja? Viņš varbūt nav gavējis, viņš pat nezin, kā vēders tur brēc un tur mocās un prāts tur streso, ja? Kad vajag paēst, tad tu šodien neēd. Ja? Kā piemērs lūkši, ja? Te ir runas par visām citām atkarībām. Un tāpēc šī tematika ir jāzina ļoti labi. Jo, ja tu sevi neesi aizliedz, un tas vienkārši norāda uz to, ka, ja cilvēks saka, ir atkal tiem grēkiem uzticies Dievam, tas nozīmē, ka tas cilvēks nekad sevi nav aizliedz. Viņš nekad nav bijis nopietnā grēka nožēlā. Viņš varbūt nožēlojas savus rupjos pārkāpumus un negrēko, bet tālāk viņš ir apstājies, viņa ticības dzīve ir apstājusies. Un ja viņa ticības dzīves apstājusies, tad šī tematika būs neinteresanti. Tāpēc, ka viņš nesapratīs, ko tas Annas mēģina pateikt, kas tāds ir, priekš kam tik skrupulos, priekš kam tas viss vajadzīgs. Tāpēc, ka viņš neiet tālāk ticības dzīvē, viņš neiet šķīstībā, svētumā tālāk. Līdz ar to, ja viņš neiet, skaidrs, tā tematika ir garlaicīga. Viss tas, ko es runāju, varētu būt garlaicīgi, tas ir normāli, bet ja tu tajā dzīvo, tam vajadzētu būt, ka tas aizrauj, tas ir interesanti. Tā. Dievs, viņš ir tik ieinteresēts palīdzēt mums, ja? Viņš ir ļoti ieinteresēts palīdzēt, ka mums ir vērts atkal
tiekties un uzticēties viņam. Ja viņš 3 gadus to vien darīja, kā meklēja pazudušās avis, savu izredzēto tautu, gribēja atgriezt uz pestīšanas ceļu, ja, kā viņš tā, ka es jau kā, kā viņš teica, kā vista gribēja savus cālīšus sapulcināt zem saviem spārniem. Ja, viņš tik ieinteresēts ir. Tātad mēs uzticamies viņam. Viņš pat bija tik ieinteresēts, ka viņš savu dzīvību atdeva par tevi un mani. Šie punkti ir jāzina, jāizprot tādā veidā, ka mums ir vieglāk uzticēties viņam, lai negrēkotu. Mums ir vērts cīnīties ar grēku, jo mums taču ir palīdzība no debesīm, kas palīdzēs mums uzvarēt grēku, kas palīdzēs uzvarēt vienalga, vai tā būtu depresija, vientulība vai kaut kāda atkarība. Mums ir uz ko uzticēties. Ja tev šī balsta nav, tu vilsies un beigās būs nomāts un depresīvs un veģetāra, kā viņš tur saucās, tāda distonija, tur viši tās jaunās atkarības. Tā. Un pēdējais punkts, lai mēs atcerētos, visu tās palīdzības, ko Dievs mums ir devis, tad, kad tu esi bijis strupceļā, neziņā, izmisumā. Šīs lietas, ka mēs atceramies, ka Dievs mums ir vienmēr palīdzējis, viņas varētu stiprināt mums iet šo ticības ceļu. Es pastāstīšu, kā es kā jauns ticīgais tiku atgriezies un man pateica, jālas krievu valodā Bībeli, tā ir precīzāk iztulkot. Man, protams, ja ir precīzāk, tad ir jāņem ciet, ja tikai man nauda nebija, tas bija 90 gadu. Krievu Bībelē man nauda reāli nebija. Es domāju, ko lai dara, Dievs man palīdz, man kaut kā dod naudu vai nomet naudas maisu. Vienalga, es kaut kā lūdzu, kā mācēju, kā es sapratu. Un notiek brīnums, nākamā dienā atnāk kaut kādi baptisti, kurus īpaši es nepazinu, baigā draudzība, ja man nebija. Bet tā kā viņi atnāca, es ar šeit baigi biju sirdī, šeit Bībeli. Bet tu jau laikam latviski gribēji, saka, nē, es gribēju tieši krieviski, jo tie bija krievi baptisti kaut kā. Un viņi iedeva man tā Bībeli vēl līdz šeit dienai, un es tiešām viņu izmantoju papilnēt programmai. Vienmēr lasu visas rakstvietas, salīdzinu, kā ir latviski, kā ir krieviski, es salīdzinu, es ļoti rūpīgi tam pievēršu uzmanību, tāpēc es bieži vien jums arī nodiktēju, kā ir citos tekstos, citos tulkojumos, oriģinālos, kā ir, parasti es dodu, kā saka, papildus, ja, tos tulkojumus jums. Tas ir tāds piemērs, kurš man tā iespējās sirdī, jo es ļoti labi apzinos, to, kas attiecās uz tavu dvēseles pestīšanu, Dievs ir ļoti interesēts. Viņš pat atbild tad, kad tu galīgs zaļš gurcies, pat ja neesi jaunieci, pat ja tu esi pamperos staigā, tikko atgriezies pie Dieva, kas attiecās uz dvēseles pestīšanu, viņš ļoti atbild. Un es redzu arī vēl uz to par tiem dzīvokļiem, kas manā dzīvē, ja, kuri vienkārši, es teiktu tā rupiski sakot, no debesīm nokrituši. Pirms es lūdzu par dzīvokļu, par šito dzīvesvietu, ja. Man vienmēr ir sirdī bijis doma, lai varētu sekmīgāk nošķirties Dievam, jo man ir grūti saprast un uztvērt, ja pieņemt, grūti es to tajā varētu. Tagad es laikam savādāk skatītos, bet tajā laikā man bija grūti to uztvērt, ja tev ir jāīrē kaut kāds dzīvoklis, un tur ir visas svešas lietas, un ne to ar Dievam nodoties, tev visu laiku tās svešās lietas spiež pa smadzenēm. Man tāda izpratne bija, daudziem tāda noteikti nav, bet ko es varu pateikt, ka attiecībā par dzīvesvietām Dievs man ir reāli svētījis, jo mans mērķis jau ir bijis galvenokārt, lai es varētu nošķīrt priekš Dievu. Un tas bija tas vadošais manā sirdī vienmēr. Varbūt tas var kādam palīdzēt, jo ja jūs lūdzat dzīvokli vai kaut kādu īpašumu, kaut kādu savu ego apmierināšanai, visticamāk, ka Dievs neatbildēs. Visticamāk, nē, es zinu, ka ir žēlstība, Dievs visādas lietas dara, bet tas, kas attiecās uz dvēseli, Dievs ļoti atbild. Viņš tā atbild, ka viņš par savu dvēseli ir atdevis, ja, savu ķermeni, ja, savu dzīvību ir atdevis, lai cilvēks izbaltos. Tā kā šis pēdējais punkts varbūt arī varētu palīdzēt uzticēties Dievam un paļauties. Ja tu lūdz par kaut kādiem tur konfekšu kārpu vai pulciņām vai, es nezinu, kaut kādām atšķirīgām lietām, tad visticamāk, ka neatbildēs, jā. Visticamāk, ka neatbildēs.
Labi, laikam bija pietiekami daudz pateikts. Ar to arī beigšu, esiet svētīti un ņemiet to visu vērā.